Buda. Labrīt, labrīt, labrīt. Kas man te notiekās? Tik maz pievienojās. Kur visi cilvēki palikuši ir? Tas laikam tāpēc, ka tieši pirms laivā, tad, kad viņš skaitīja 3, 2, 1 uz ieslēgšanos, es izgāju ārā. Un tieši tāpēc iespējams arī tagad ir tik maz skatītāji. Nu, ko, dargi draugi, sveiciens no mūsu otrajām mājām, Fidži, jeb, manām pirmajām mājām. Kaut kas pa putniņiem, tas skaisti tā brīdinājums, jā. Labrīt visiem, labrīt, labrīt, labrīt. Sveiciens no Fidžika. Ilmelona, Arkliņ, čau. Kosties, laikam jāiet vēlreiz ir laivā kaut kāds, vai arī tāpēc, kad es esmu ārzemēs, man vairs nerāda Latvijas timezonā. Pasteidies, mums tagad rīts ir, mums ir 6 rītā, vēl tikko bija tumsa, saulīte, principā, tagad tikai lec. Un pēc kāds pusstundiņas te būs jau forši gaišs, viss tā nākās. Un kas tā pa māju vidiem šeit ir varētu šitādi paņemt, noīrēt? Tur tāda normāla māja izskatās. Vāc, jāpastaigā garām. Jāpaskatās, varbūt kaut kur numurs ir. Sveiks, LV numuru vajag, tad rādīs. Klausties, pareizi. Nē, nu pagaid, nu zini kā, no vienas puses pagaid, nē. Man pagājušais, večuk, man pagājušais bija Latvijas numurs un man skatījās daudz vairāk. Man liekas, tad vienkārši kaut kas te ar tām vietām ir samaisījies. Tā es mēģinu atrast. Blin, nekāds konteksts nav šitādu māju varētu noīrēt. Man te viena liela māja varētu būt forša vieta mums. Klosties, ne, 30 cilvēku sanāca, nē, nu tad jau kaut kāds skatījums ir. Bet jā, par to Latvijas numuru es piekrītu, ir teikuši, bet arī tajā pašā laikā es iepriekšējo reizi biju Fidži, man tur pa 200 cilvēkiem laivā sēdēja skatījās. Kā 40. Jā, stinka, labi būs jāprasa vietējiem čomiem, lai atrod man īpašnieku šitien te. Man te vienkārši ir cilvēki, kas nodarbojās ar īpašumu meklēšanu. Labdiena, saka Velga. Veg kulinārija. Sorry, ātrumā nesalasīju. Labdien visiem! Nu, jūs tūlīt būsiet liecinieki, kā mums te paliek gaišs, jo, principā, šeit ir 6 rītā, kaut kur tā, aptuveni. Mums tūlīt būs gaismiņā un ausīs saulīte, uzausīs fantastiskais Fidži rītiņš. Tā, kur mēs ejam? Tā labāk varētu. Tik agri, jā, man te ir rītīgi agrs. Mārta Jansone saka, labrīt, Mārta Jansone. Izejam rīta pastaigā. Kur iesim tūlīt garām palmai. Paskatieties, kāda palmiņa mums tur aug. Ziniet, tās palmas iedod īpašu sajūtu, ka tu esi tādā vietā, kur ir tādas palmas, tu reāli forši jūties. Jūzers saka, labrīt visiem. Pods pēc in the town, labrīt. Tā. Kausls ieradās, jā. Paskatieties, palmiņas, jā. Es jums saku, šitien dzīvot ir, pirmkārt, tā kā dieva ausī, te ir forši patīkami, skaisti, lēti un visādi citādi daudz labāk nekā Eiropā. Eiropā reiķināt, vakcīnas nāk virsū, centrālā nauda nāk virsū, ja jūs reiķināt, kad tā centrālā nauda ir daudz labas lietas tam maciņam un tam visam projektam, bet ir ļoti daudz sliktas lietas, un tās sliktās lietas, diemžēl, ir vairāk par labām lietām, jo, principā, filozofija ir tajā, kad
Varbūt tā, ka, ja jūs nepakļausieties kaut kādam tur, nezinu, tai pašai vakcinācijai, viss jums atslēdz jūsu digitālo maku. Tagad saka, ka it kā nevar tikt klāt jūsu, piemēram, digitālam makam, bet patiesībā tā, ka tad, kad vajadzēs, tad tiks visam klāt. Tomēr, kāds gads tagad ir Fidži? Mums ir 23. jā. Kur iet, neko ikrīta kardio pastaigā. Cenšos iet ātri tā, lai pulsiņš ir augstāks. Padedzināt savus kalorijas, liekas. Izkustināt sirds vaskulāro sistēmu. Bet, ja mēs tā godīgi, tad, jā, es Fidži, kad esmu, man gribas staigāt. Es nezinu, kāpēc. Citās valstīs arī ir, citās, bet ne tik traki kā Fidži. Fidži es ar lielāko prieku ar baudu eju kaut kāds 10, 15, 25 km dienā citreiz. Un tādā labā tempā. Un ziniet, ko es vēl ievēroju, ka es uztaisīšu atsevišķu video par Fidži, kad tu atbrauc uz šeit, tev vairs negribās ēst. Tev ir tā, ka tu vienkārši negribi ēst. Un tas ir labi, jo, redziet, teiksim tā, kā dzīvo Eiropieši, amerikāņi, mēs ēdam par daudz. Mēs vienkārši ēdam par daudz, un mūsu gadījumā tas nav labi. Opā! Private property, civil aviation out of Fidži. Oho! Man te viens čoms, es viņu iedvesmoju lieliem darbiem, un viņš tagad salicis ir billboardus. Es viņam pastāstīju nedaudz par biznesu, un viņš malacītis ir ņēmis vērā manas padomus un salicis reklāmas uz savu zemes gabalu, jo viņam zemes gabals atrodas ļoti labā vietā. Lifestyle, Pacific Fidži. Tā, wow. Forši. Jā, forši salicis ir rītīgās reklāmas. Stilīgi. Forši, jā. Cik tālu tev Jauntvijā? No šejienes, starp citu, līdz Jauntvijai es jums tūlīt pateikšu. Nē, būtu jābrauc pa otru ceļu, es tūlīt pagriezīšu kameru. Tātad, kur redziet šitais kalns, kur ir, jā? Tur no tā kalna pa labi ir jābrauc, un tur ir, principā, Jauntvija. Šitais ceļš citur aizved, bet tur tas kalns, paskatieties, kā mums skaisti austs saulīte, jā? Tālokās. Ejam, tur vēl viens skaists kalns. Tu katrā ziņā šitie skati, viņas pa telefonu nevar parādīt. Te ir vienkārši fantastiski. Ejam tālāk. Ziemassvētku, cool. Starp citu, mums tagad ir, ziniet, kas mums tagad ir? Mums tagad pavasars skaitās. Un drīz vasara būs pēc kaut kādiem pāris mēnešiem. Ziemassvētki Raivis Krumiņš. Tā, to mēs atbildējām. Kādā valodā runā Jauntvijā? Jauntvijā mēs runājam latviski, protams, bet, teiksim tā, pašā Fidži visi runā, principā, angliski. Jā, viņiem angļu valoda ir perfekta, principā. Labdien, saka Rasnēs, tu Jauntvijā? Es esmu netālu no Jauntvijas, jā. Gandrīz Vidzeme mīnus Palmas. Vidzemē nav tāda kalni, jā, tur rekur aizmugurē, tur fantastiski kalni, labs klimats. Un tā tālāk. Nāk, te suņuki. Tie suņuki tādi mierīgi, bet, zin kā, ja tie ir kādā citā rajonā, labi, jūs tādos citos rajonos netrāpītos, bet fakts kā tāds, tā kā es esmu iztaigājis Fidži ar kājām, tad citreiz ir tā, ka viņi mīl tev paskriet pakaļ vai kaut ko tādu. Nolūtoju naudu un ceļo. Best Nordlight. Kāds ir? Kā tad apceļoja pārējās 50 valstis, kurās es esmu bijis kaut kāds 50 aptuveni valstīs? Cik grādi Ernests jautā? Es nezinu, pēc sajūtām kaut kāds 23 grādi kaut kas tāds. Bet tāds patīkams laiks, tev nav ne karsts, ne augsts, tiešām tāds ķermeņa temperatūras laiks. Un, protams, pa dienu iesils, bet pa nakti vienmēr šeit ir vēsāks un tā. Tā, dargie draugi, starp citu, tie, kas man seko līdzi, ja jūs gribat kaut kādā veidā iesaistīties projektā Jauntvija, meklēju palīgus, ja, visādus darbus vajag darīt, visādus. Skatīsimies par tiem darbiem, es varu piešķirt vai nu zemes gabalu,
Protams, nu, tur diezgan daudz ir jāstrādā, lai zemes gabalu dabūtu, jā, bet nu, tu vismaz zini, ka bezmaksas zemes gabals jākrāja punktus, par katru izdarīto darbu sakrāja punktus un attiecīgi apmaina punktus pret zemes gabalu Jauntvijā. Jā, tā kā tā, Jauntvijā runā visvairāk latviešu valodā vai angļu valodā. Nu kā, Jauntvijā mēs jau runāsim latviski, bet tie, kas gribēs, vai nemācēs, tie runās angliski. Oi, cik tur skaisti klausties. Te točnu nevar jums parādīt, vienkārši tur ej un tie kalni. Tā. Vai Jauntvijā ir pirmie pastāvīgie? Būs. Visu rādīšu, dargie draugi. Es nekad jums neesmu kaut ko slēpis. Es jums visu rādīšu, izņemot dažus valsts noslēpumus. Jā, ir daži valsts noslēpumi, par kuriem mēs nerunājam. Ēriks, večuk, tu neesi vakar patusējis? Nē, es alkoholu vispār nelietoju. Tusēties es arī netusējos, noteikti, ka nē. Ir rīts, mums vienkārši 6 rītā tagad ir, es salīdzinoši nesen piecēlos. Re, kur mums te lidlauks ir, to līdās parādīšu. Re, kur mums ir lidlauks, jā. Starp citu, mēs te varam pasēdēt, pagaidīt kādu lidmašīnu. Sagaidīsim kādu lidmašīnu visu kopā, ko? Ļoti skaisti viņas te nosēžās, viņas lido no turienes. Re, kur starp citu skatāties vienu no izklaidēm, ko var nodarboties. Ziplines, jā, ļoti populārs ziplines, ūdens kritumi un tā tālāk, ļoti skaisti. Bet jā, ejam, pasēžam, pagaidām lidmašīnas. Šitā varbūt var rādīt, ko. Tādi mums te tie skati. Tur kaut kur saulīte, redziet, lēc. Tā, piesēdīsim birojā. Un sagaidīsim kādu lidmašīnu. Viņas skaisti te pārlaižās pāri galvai. Jauntvijā cilvēkiem apmierina divvalodība. Parādi ko? Ar esnes Jauntvijā var nopirkt alkoholu vai cigaretes un tā tālāk. Nu, te tu apkārt var mierīgi droši visu iegādāties, ko tu vēlies. Jā. Ja tas tev dzīvē ir svarīgākais, tad jā, šeit visu var iegādāties. Nice, skaisti, paldies. Guntars saka, sveiks, Guntar. Es Guntaru arī sāku ievērot. Jā, Guntars mums īstenībā ik pa laikam paskatās mūsu laiviņus. Guntar mums ir aptuveni 6 rītā. Jo melonu, ko tev debīli jautājums, tu bez lauķis. Tālūk. Nu, ko sagaidīsim lidmašīnu? Ja kāda lidmašīna lidos, es nevaru apsolīt, jā, 100%, bet tīri teorētiski, nu, vajadzētu lidot kādai lidmašīnai. Kaut kādi, jā, viņas te lido ik pa laikam. Starp citu, jā, vēlreiz, tātad attiecīgi meklējam palīgus, kas grib pieteikties palīdzēt projektam Jauntvijā, var palīdzēt dažādos veidos. Starp citu, kā ir, ja šitā te rāda, jūs redzat visu normāli, jūs redzat apgriezto versiju, vai jūs redzat tādu, nu, kad tā bija labāk, kā ir labāk? Šitā versija ok ir? Es tā tīri testēju, ko tad TikToks mums piedāvā. Jā, meklējam, labi, griezīsim atpakaļ, meklējam palīgus, droši piesakaties, un starp citu tie, kas grib iegādāties zemi, jā, arī piesakaties, drīz atkal cenas augs, nenokavējiet, jā, jo, principā atceraties, ja jūs čīkstat kādreiz par to, ka Latvijā ir sūdīgi, kur ir alternatīva, jā, braucat uz Fidži, dzīvojat Fidži, šeit ir skaisti, patīkami, un jums, ticiet man, arī patiks, te klimats ir ideāls, visu laiku silts, komunālie maksājumi, tur vispār, principā, minimāli. Neredz komentus. Ok. Šitā, ja pagriež, tad neredz komentus. All right. Labāk taisni griez apakaļ. Cikos saule tev aust Jauntvijā? Nu, cik mums tagad ir 6, un 6 arī aust. Viņa īstenībā jau tur, principā, ir uzausus. Tikai rekur kalns ir priekšā šitais, te. Rekur viņi tur jau ir, bet kalns ir priekšā. Ukrainas karā atbild par Hozāru. Tā, es iegādājos jau zemi. Halo, ko nozīmē halo? Pie kā tu iegādājies? Un kā tev, nu, nosauc rēķina numuru, pasaka, kāds tev rēķina numurs ir vārds uzvārds. Ja. Guntars, jā, ir labi, Ernest, ok. Ernest, jā, tu tā.
Kur tava māja? Mājā es jums parādīšu tad, kad būšu Jaunlatvijā, jā? Atceraties, jo kamēr man vēl nav uzcelta māja, man tomēr ir vēl jāpaliek pašā Fidži, nevis Jaunatvijas teritorijā, jā? Tad, kad uzcelsim māju, tad es pārvācos loģiski uzreiz uz pašu Jaunatviju dzīvot, jā? Uzlikšu džakūzīti uz jumta un baudīsim dzīvi džakūzītī. Un gaidām, jā, starp citu, tie, kas tikko pievienojas, labrīt visiem, mēs gaidām, kad pirmā lidmašīna lidos. Es godvārds nezinu, kad viņi lidos, bet šeit ir lidlauks, jā? Rekur, šeit ir tā, kā mēs jums piezūmosim. Rekur, te ir lidlauks un te laižās rekur šitais te, jā. Un te laižās lidmašīnas, bet cikos, kad laižās pirmās, es jums to nevaru pateikt. Tā kā sagaidīsim, mēģināsim sagaidīt pirmās lidmašīnītes. Tā, kas mums ir? Cik tev attālums šobrīd līdz Jaunatvijai? Nu, kaut kādi, es nezinu, 4 km, 5 km, es nezinu, nu, kaut kur maz, daudz nav. Principā ar kājām tu vari, nu, būs jāpiet gabaliņš, bet kājām arī var aiziet. Jūs īrējat Fidži? Jā, nu, tagad es īrēšu māju priekš Jaunatvijas un jaunatviešiem, jā, bet, protams, tad, kad es pabeigšu savu māju Jaunatvijā, tad loģiski es tur neko neīrēju, man ir, nu, tā ir mana māja, man viņa pieder, jā. Kur arī visi latvieši laipni aicināti, droši braucat uz Fidži, pērkat biļetes, negaidat labāks laiks, jo tagad īstenībā, ziniet, ko es esmu ievērojis, kas ir traki, jo trakāks lietas notiek pasaulē, jo dārgāk maksā avio biļetes. Un agrāk varēja pa 559 dabūt jau biļeti. Tagad biļetēm cena jau ir uzkāpus tur ap 800 un 900 eiro vienā virzienā. Bet, ja labi grib, protams, var sameklēt kaut kādas arī lētākas biļetes un atlidot lētāk. Un starp citu, atceraties Latvijā, kā raustījās internets, jā, kad jums mēģināja iestāstīt, ka Latvijā tur kaut kāds 10. labākais internets pasaulē, pilnīgas muļķības, meli kārtējie no Latvijas noziedzīgās vareles, iestāstīt latviešiem, nu, ka kaut kas vismaz mums ir labāks. Paskatieties, kāds te ir internets, jā. Es runāju augstākajā izšķirtspējā un paskatieties, man vispār neraustās. Ja vienu brīdi noraustījās, tas bija tāpēc, kad es izgāju ārā no TikTok ienāca apakaļ. Nu, tas vienmēr automātiski notiek, jo kā izēja tā ienāca apakaļ, tā noraustās. Tā. Cik kivī var atrast? Caur kivī var atrast pa 500 eiro, ja māk salikt no Latvijas. KKZDS, super. Jā, var mēģināt atrast par 500 eiro, ja māk salikt. Nu, tas nebūs uzreiz, ka tu pa taisno aizlidosi, bet tu būsi caur citām valstīm, un es arī iesaku izšaujiet caur citām valstīm, jo tas man patīk visvairāk, kad lidojot uz Fidži, uz Jaunatviju, tu, nu, principā, tu tos reisus var salikt caur tik daudzām trakām valstīm, kad, jā, KKZDS būs tev jāatver savus birojus vaļā, jāņem nauda. Tu varēsi salikt biļetes visiem pa lēto un paņemt, zini, kādu savu procentiņu. Tas jau īstenībā nav slikts deals, vai ne? Ja tev 20 minūtes aiziet un tev cilvēks samaksā, piemēram, 50 eiro. Es, protams, nezinu, ar ko tu nodarbojies. Tu izklausies pēc uzņēmēja, kuram ir smadzenes un kurš dzīvē varētu būt daudz sasniedzis, ja, protams, ir gribējis sasniegt. Ir jau daudz tādu, kas, nu, tā kā negrib sasniegt, jā, kuriem slinkums, bet tev visas iespējas točno būt miljonāram. Iespējams, jau tu esi miljonārs. Kā tur ar Covidu? Mums pilnīgi nekas nav dzirdēts par Covidu. Neviens nerunā ne par Covidu, ne par kaut kādu centrālo naudu. Neviens te negrib redzēt, dzirdēt kaut kādu Covidu un centrālās bankas naudu. Tas ir vēl viens no iemesliem, kāpēc es izvēlējos Fidži. Tāpēc visi maucat uz šejien, te nebūs kaut kāds represijas, brauksim surfot, būs visu laiku silts, taisīsiet šašliku, meitenes, pavārītes, braucat uz šejien, taisat mums jaunatviešiem garšīgas šašliciņi, te ir bioloģiskās vistiņas, bioloģiskās cūciņas, te var dabūt arī meža gaļiņu, šito, nu, šitās, kā viņas, nu, kas viņas kājās, meža cūkas, un tā tālāk, un tā ir projām. Paskatieties, jā, rīt. Tā, kas man tur mēģina pieteikties. Tā kā šaujat šurpu, nevelkat garumā, dzīve ir viena, dzīve ir jābauda. Es saku, te ir tāpat, kā atbraukt kaut kādu citu Latvijas pilsētu, nevajag raustīties, tur grūti sarežģīt. Nē, te ir tieši tāpat atbrauciet, dzīvojam latviešu komunā, kopā ar latviešiem, vai nu vienā mājā, vai katrs atsevišķi, nu, skatoties pēc jūsu iespējām. Jā. Starp citu, tie, kas grib pa lēto dzīvot Fidži, es jums varu
piedāvāt pa 150 eiro mēnesī gultas vietu dormā. Ja? Tātad hosteļu tipā, jeb kopmītņu tipa dormā var piedāvāt gultas vietu 150 eiro mēnesī. Tie, kas gribēs privāti istabu būs 350 eiro mēnesī aptuveni. Arī droši jau tagad var lidot šurp, saņemsiet privāti istabu. Nodrošināšu 350 eiro mēnesī. Mājas celtniecības procesu rādīšu. Fidži ir tuvu no Jaunatvijas. Jaunatvijā arī ir Fidži, pašā Fidži, jā? Cik no tām? 5 km mās, cik īri maksā? Katru Covidu. Jā, tātad attiecīgi, ja īstabiņas gribat jau kaut kādu savu dzīvokli, tad es jums varu piedāvāt dzīvokļus, sākot no 600 eiro mēnesī, jā. 600 eiro mēnesī, varbūt arī var kaut ko pa 500 eiro atrast. Jā, bet to visu var sārganzēt. Kaut kāda tāda sūdīgāk, švakāk dzīvokļa, var arī par 400 eiro mēnesī. Tāpēc es saku, te visizdevīgākais ir tad, kad jūs paņemat savu zemes gabalu un uz viņu uzliekat mikromāju un visu, un nevienam neko nemaksājat. Jūs iedomājieties, jūs gadu nodzīvojat, jūs tāpatās kaut kur maksāt savus 500-600 mēnesī, pieņemsim, jā. Reiķināt, jūs gadu šeit nodzīvojat, un jums jau ir atcitusies īre, ja? Un jums paliek reāls nekustamais īpašums, sava mikromāja, kur jūs varat dot caur Airbnb tālāk un tā tālāk. Guntars, jā, tev iet labi internets, jā, exactly, man ir ļoti labs internets šeit, vispār neraustās tā kā Latejā, piedodiet, ka tik skarbi, bet starp citu runājot par Lateju, es šodien dzirdēju vienu ukraini, kurš stāstīja, bāc, man ir jāiet karot pa savu sūda valsti, no kuras tāpat visi grib braukt uz normālām valstīm dzīvot, un viņš tāds saka, bet reāli pēc kara jau vēl vairāk gribēs braukt dzīvot uz citām valstīm, un ar Lateju ir tieši tāpatās. Cilvēki grib braukt, dzīvot prom kaut kur no Latejas, un iedomājieties, tagad mūs visus sauks atpakaļ karot, un tagad es ieliku savā Telegram kanālā meitenes šo te aicina jaunsargam pievienoties. Un ziniet, kas Ukrainā notiek? Sievietes sauc armijā iekšā, viņas nedrīkstēs izbraukt no valsts. Sievietes sauc Ukrainas armijā iekšā. Jūs iedomājaties, ja? Tur principā tiešām notiek cīņa līdz pašam pēdējiem Ukrainim. Ņem visus, ņem ieslodzītos, ņem garīgi slimos, visus sauc armijā iekšā. Jūs iedomājaties, kas notiek? Un loģiski, ka lielākā daļa negrib karot. Nav tā valsts tā vērta, lai par viņu baigi karot. Tas pats ir Latvijā. Latvijā arī neies cilvēki karot par Latviju. Ja, un tieši tāpēc ir Fidži, kas nav NATO valsts, kur jūs droši varat dzīvot, laicīgi nopērkat nekustamo īpašumu, jo šeit arī starp citu īpašumu paliek dārgāk. Es ieliku Telegram kanālā video, kur pasaules bagātākie cilvēki pārceļās uz Jaunzēlandi. Kāpēc viņi pārceļās? Tāpēc, ka tā skaitās top 3 drošākā valsts pasaulē. Fidži skaitās top 2 drošākā valsts pasaulē, kur nav NATO zonā un mūs nevarēs aizsūtīt atpakaļ uz NATO kara zonu, tā kā šeit ir droši. Un ko es ar to visu gribu pateikt? To, kad redziet, kāpt cenas īpašumiem šajā reģionā. Ja, jo cilvēki paliek gudrāki, viņi saprot, Eiropā ir beigas, Amerikā ir beigas, protams, Āfrika kaut kāda tur Āzija nav variants, un šeit ir vienīgā normālā vieta, kur pārcelties un dzīvot. Ne te mums kaut kāds Covid uzbruk, ne te mums karš nāk virsū un tā tālāk. Un jā, Amerikās Nacionālajā televīzijā šodien pārraidīja, kas notiks atomkara gadījumā. Izdzīvos 2% amerikāņi, 2% krievi un 2% ķīnieši aptuveni izdzīvos pēc atomkara. Ja. Kopā ies bojā atomkarā 5 miljārdi planētas iedzīvotāji. Un šis ir vēl viens iemesls, kāpēc braukt dzīvot uz Fidži, jo mēs atrodamies ļoti tālu no Amerikas, ļoti tālu no Krievijas un ļoti tālu no Ķīnas. Ja, tātad attiecīgi mums, kodolziema noteikti skars lielāko daļu, bet ticiet man, mums šeit ir kalni, var ierakties, ja situācija būs vēl trakāka, tad mūs tas skars daudz mazāk nekā tas skars da jebkuru citu. Ja. Un mums pastāv tā iespēja izdzīvot atšķirībā no lielākās daļas pasaules. Ja, tātad 5 miljārdi cilvēki ies bojā atomkara laikā pēc simulatora. Tā, kas mums te vēl ir? Kādas algas tur nekas jautā?
Nekas, es tev pateikšu godīgi, ja tev ir savi zemes gabali, tad tev par algu vispār nav jāuztraucās. Tu vienkārši nelido lidmašīnu gadījumā, vēl nelido. Tu vienkārši izīrē vienu savu mikromāju turistiem par kaut kādiem 1500, 3000 mēnesī, skatoties, cik tev laba mikromāja. Ja būs ļoti laba mikromāja, var pa 4000 mēnesī izīrēt caur Airbnb vai caur Bookingu. Es ar to esmu nodarbojies 8 gadus, mums ir apkalpot 500 000 klienti. Tā kā, principā, viss šauj šurp, uzcel sev mikromāju un par algām tev nebūs jādomā. Otrs, ja tu gribi strādāt hobiju pēc, piemēram, nav problēmas, te jau arī ir viss vajadzīgs tieši tāpat kā Latvijā. Ja, te ir mūsu lielākais plus, ka mēs esam cilvēki priekš viņiem, mēs esam cilvēki no nākotnes. Mēs zinām nākotnes biznesus, kāda aizies šeit Jaunlatvijā. Labvakar, Ernsts, saka Viki, labvakar. Jegor saka, paldies tev, Ernsts, pa Jaunatviju, mēs tev mīlam, paldies tev, Jegor. Tā, ejam tālāk. Viki, kādas ir dzīvokļu īres cenas Fidži? Jā, tātad, kā jau teicu, pa 400 tādu sūdīgāku dzīvoklīti var atrast, tad ir 500 jau labāks dzīvoklīts, 600 jau tiešām normāls dzīvoklis šeit Fidži var atrast pa 600. Jā, tātad es jums esmu gatavs šos visus īpašumus nodrošināt. Nav problēmas. Kivis Silvs, ja jau Vāgners miris, tad jau nekā nedraud. Nu, muļķības. Vāgners jau nav miris, miris ir tikai Prigožins ar Utkinu, jā. Tas jau nenozīmē, ka visa tā organizācija mirus tieši otrādi. Tagad tur var nākt vēl jaudīgāki džeki pie varas. Blenders atsūta linku, kur Ukrainā sauc sievietes runā, bija par vīriešiem, kurus ņems no augstskola mārā. Jā, nu, pirmkārt, es linkus nesūtu. Jā. Ja kāds man netic, ņemat googlēt, paši pārbaudat informāciju vai nākat manā Telegram kanālā, kur es, principā, lielāko daļu, 90% visas informācijas es arī postoju. Jā. Nākat iekšā, skatāties. Un otra lieta ir tā, ka Ukrainā arī tīneidžers tagad sauks iekšā armijā, jo Zeļenskis esot saņēmis tūkstošiem vēstules no 17-gadīgiem džekiem, kad viņi tā grib iet aizstāvēt Ukrainu. Kad kāpēc viņiem tas nav ļauts, ka viņi grib iet aizstāvēt savu dzimteni, ja? Un viņiem tas nav ļauts. Un viņi, principā, tagad arī plāno atļaut iet 17-gadīgiem puišaļiem karot par Ukrainu. Ja? Un kā mēs labi zinām, Zeļenskim ir ebreju gēns, un ja jūs esat lasījuši Talmudu, tad zināt, ka ebrejiem pilnīgi nospļauties par baltajiem, un viņi labprāt iznīcinātu visu pasauli. Un ja kādam liekas, ka kādreiz, jebkāds Zeļenskim ierunāsies sirdsapziņu, viņš beigs karot, tāpēc, kad ir nomiruši tur, nezinu, jau 5 miljoni, 10 miljoni Ukraiņu, tad nē, viņiem ir pilnīgi pie dirsas par katru Ukraini. Un jā, tāpēc Ukraiņi, starp citu, arī laižās uz to pašu Krieviju. Krievijā viņiem vismaz garantē drošību un visu pārējo. Bet, starp citu, runājot par pašu Ukrainu, viņi piedāvā par migu, teiksim tā, lidmašīnu, kurai ir virsū Kinžals, 2 miljoni plus jebkuras NATO valsts pasi. Ja? Tātad, attiecīgi, ja tu atlidosi no Krievijas ar migu, kuri virsū ir Kinžals, saņems 2 miljonus un NATO pasi. Jebkuras valsts pēc izvēles. Krievijā visdrošākā valsts pasaulē. Krievija toči nav visdrošākā valsts. Te Jaunatvija, tuvu Jaunatvijai. Atrodies konkrēti jau Jaunatvijā. Tagad vai vienkārši kaut kur Fidži. Es esmu netālu no Jaunatvijas kaut kādi, kilometriņi. Tā. Atrodies. Jums rīts tur? Jā, mums šeit rīts ir. Mums reikur saulīte lec. Saulīte lec. Zaķis lec. Opels nelec. Tālūk, es esmu tagad pie lidlauka, gaidām, kad nolaidīsies kāda lidmašīna. Jā, viņi lido man pāri galvai, principā pārsvarā. Stilīga vieta, starp citu, kur sēdēt, kur ofisu ierīkot. Saiva, karš drīz beigsies. Saiva, tik drīz karš, tic man, nebeigsies. Karu beigt īsti nav izdevīgi NATO, ja, jo NATO nav panācis savus mērķus. Dolārs paliek vājāks, ja, un tas ir tikai likumsakarīgi, jo, principā, BRICS valstis izņems pusi dolāru, kas ir apgrozībā, izņems no aprites, ja, tad, attiecīgi, izstiepies saraujies dolāram ir jāpaliek vājākam. Kur lasīja Talmudu? Kur lasīja? Kāda starpība, kur lasīju? Tu jau vari izlasīt, jebkur tu vari internetā viņu lasīt Talmudu. Jānis saka, paldies tev, Ernest, mēs tev mīlam.
Jā, paldies, Jāni, visu cieņu. Ejam tālāk. Mārtiņš Ziners, cik izmaksāja komunikācijas, mikromājai, ūdens, kanalizācija, elektrība? Nu, teiksim tā, viss kaut kur sanāks ap 1900 eiro, jā? Ūdens, kanalizācija un elektrība pievilkšana. Ja tu gribi savai mikromājai pievilkt. Tas čoks uztaisīja tos 30 pull-ups, vai viņš apmeloja? Kādus 30 pull-ups es nesapratu? Es esmu uztaisījis 38 pull-ups, kas ir oficiāli reģistrēts. Jūs varat iet manā TikTokā paskatīties. Man ir spēka diena vinnēja 12. gadā 2372 cilvēkus. Un es vinnēju tieši tāpēc, ka es nepadodos. Ja? Un arī par projektu Jauntuvī, kāpēc man viss sanāk, kāpēc es esmu otro reizi Fidži, kāpēc mēs esam nopirkuši zemi. Protams, ka nekustamais īpašums, tas tev nav nopirkt mašīnu, uzķūnēt. Ja? Tur ir tomēr ilgāks tas process, ja? Kamēr tu atrod, kamēr tu iepazīsties. Bet tieši mans raksturs ir panācis to, ka es nepadodos. Visi citi latvieši 100% būtu salūzuši, viņi nebūtu izdarījuši, viņi būtu apstājušies, viņiem nepietikt enerģijas, viņiem nav tik bieza āda kā man, lai klausītos visos heiteros, kurus es vispār neņemu galvā, man viņi kā pīlēja ūdens, ja? Un tā tālāk. Un tieši tāpēc es arī varu izdarīt lietas, ko nevar izdarīt citi. Un 38 pull-upi, kas ir oficiāli reģistrēti, lai gan es tajā dienā pielikošu 45 reizes, es vienkārši pats nokāpu no stieņa, pateicu godīgi tiesnešiem pusfinālā skaita 7 reizes nost, jūs bišķīt kājas patirināja, jā? Tur nedrīkst it kā ar kāju inerci. Tā, reku mums Heļuks lido, pirmais lidojošais objekts. Varbūt pat Bills Gates ar viņu lidos, starp citu. Tie, kas nezin, Bills Gates dzīvo Fidži, jo šeit ir tīrākā vieta. Tā, kur mums viņš ir? O, rekur lido, jā. Reku Hellīts lido. Tā, griežam atpakaļ kameru. Mārtiņš Ziners, cik izmaksāja? Tā, to mēs atbildējām. Nevar atrast. Latviski nevar atrast, krieviski vai angliski. Tā. Jā, bet runājot par komunikācijām, protams, ka man tas dārgāk izmaksā pieslēgt, jo man ir jāvelk, nu, tur, teiksim tā, tur gabals diezgan, man tas dārgāk, jums tas pa lēto sanāks, jā. Tā. Geits, Sātans. Jā, Sātans ir Geits, bet kāda tev starpībā? Tu saproti, jā, pasaulē viens no visgudrākajiem cilvēkiem ar augstāko intelektu, lai kāds Sātans viņš būtu, ja viņš dzīvo drošā vietā, tad tic man, tev pēc loģikas ir daudz izdevīgāk dzīvot arī tajā pašā Fidži. Lai gan atceraties, Fidži jau ir liels, te 300 salas, viņš stiepjās kaut kādas, nezinu, tur 1000 vairāk kilometru platībā, jā, apkārtmērs. Es precīzi tagad nepateikšu, paskatieties pašu kartē, bet 300 plus salas ir diezgan daudz. Un tas jau norāda to, ka Geits zina, kur apokalipse principā viņu neskars. Ja? Tātad, tāpēc arī viņš ir izvēlējies Fidži. Inga Lazarenoka, labvakar, kur atrodies? Labvakar, Inga, esmu tagad nekur citur kā Fidži. Mums ir rīts, nesen pamodos. Talmudu kādā valodā lasīt tad gan? Lasa angliski, krieviski, ko tu saproti labāk to lasi? Robs V. Kā uzsākt savu biznesu? Tavs tips, kā uzsākt savu biznesu? Ļoti vienkārši. Atbrauc uz Jauntuvī, nopērc zemes gabalu, viss tev ir gatavs biznesa Airbnb. Jo tev vajag bāzi, tev vajag naudas flowu, no kura taisīt savus biznesus, par kuriem tu domā. Un pirmo naudu, lai tu neapdedzinātos, lai tu gribētu mūžā nodarboties ar biznesu, tev vajag, teiksim, tādā stabilākā biznesā investēt, kur tu 100% zini, ka tev nāks tā nauda. Un tad, kad jau tev ir patstāvīgs strautiņš, no kā paņemt šo naudu, tad tic man, viss ir daudz vienkāršāk dzīvē. Klausieties tā, jāaiziet būs atpakaļ, man jau sušņiks tagad. Ar jums te runājot. Aiziešu pēc slavenā Fidži ūdentiņu nopirkšu. Līdmašīnu. Cik grādu? Kaut kādi jau 24 grādiņi varētu šeit būt. Un forši, čau, saka Riktors, kā uzsākt savu biznesu? Čau, Ernests, saka labais, čau. Fake Juris, dzirdēji kāda traka zemestrīces Marokā? Jā, dzirdēju, virs 1000 cilvēkiem gājuši bojā. Es domāju, ka būs pat vēl vairāk, jā, jo tie cilvēki jau parasti zemestrīcēs ir tā, ka viņus, tiešām tur, viņi nomirs daudz vairāk, principā. Tur būs vairāk 1000 cilvēki un jā, drausmīgi, tas ir drausmīgi. Tāpēc es visiem latviešiem saku, tie, kas muļķi grib pārvākties uz Dubaju,
uz Maroku, Spāniju, visām pārējām Balī. Tās ir bīstamas valstis. Paskatieties, kas tagad notiek ar Azerbaidžānu, Armēniju. Tur sākās tūlīt, principā, karš. Kalnu Karabahā atkal aizies karš, jo armijas abas divas pievelk savus spēkus. Armēnijai, teiksim tā, Armēnija piesadz Krievija, Irāna, Azerbaidžānu piesadz Turcija un tur vēl kaut kādas valstis. Ja? Tā kā, redziet, es to ģeopolitisko situāciju un kataklizmu situāciju pasaules kartēs ļoti labi pārzinu. Un skaidrs ir tas, ka, piemēram, Irāna, ja viņi uzvelkās, viņiem jau arī strīds ar to pašu Dubaju. Ja? Un ko tas nozīmē Dubajai? Dubaja arī vienā dienā var vienkārši noslaucīt. Ja? Aizsūtīt tur Sātans 2 ir tāda raķeta, Sātans 2 un Dubajs vairs nav. Ja? Tāpatās ar Spānijām, Maljorkām, ja visas tās vietas ir bīstamas. Grieķija, paskatieties, kāda zemestrīce bija Grieķijā, cik tur arī cilvēki gāja bojā. Turcijā 50,000 cilvēku gāja bojā. Ja? Uz tādām vietām nedrīkst braukt, tas ir bīstami. Atrod 3 dienas vēlāk, tieši tā. Antāns, cik izmaksāja biļeti līdz Fidži? Man biļeti izmaksāja, es pat nezinu, es saliku kaut kādas biļetes. Es atlidoju pa 800, bet, kā mums te ir profesionāļi, viņi saka, pa 500 arī var atrast. Caur kiwi.com, jā, no kaut kādiem 700 tur tagad sākot. Bet, var atrast, var salikt. Tālūkās, tā kā esmu Fidži, paskatieties, kāds mums zils, skaistas debesis, nenormāls, superīga diena. Šeit ir vienkārši paradīze, es jums pasaku droši. Te ir biznesa iespējas, palmiņas, jā. Paskatāties. Jā, būs jāpagaida, protams, kad es uzcelšu māju, jūs saprotat, būsim godīgi, jā, māju uzcelt, ja tā nav mikro māju, jo es jau ceļu, lielu māju, salīdzinoši. Nav jau tik vienkārši, jā, citi ceļ 20 gadus sev to māju. Tāpēc es tagad esmu atbraucis, esmu 2. dienu un drīz ķeršos klāt mājas būvniecībā. Robis var pa 300 atrast, ja negribi. Tajā pašā dienā vai nedēļā, Robi, klausies, Robčik, kur te var pa 300 atrast, klausies? Kur tu tev pa 300 var atrast? Un caur kādām valstīm lidojot? Un caur kurien pērkot? Caur Kiwi? Nē, skaidrs, ka var samontēt to biļeti ļoti interesantu, jā? Un es arī iesaku, tu atrad, Robi, jā? Kā tu to atrad, klausies? Nē, malacis, cepur nost, jā. Esam Fidžikā, kas tur notiekās. Tā mums te ir skaists laiciņš. Braukšu kaut kad sērfot, bet es speciāli nebraucu sērfot. Tagad viens es gribu sagaidīt jaunatviešu pirmos šausimus sērfot kopā. Es arī daudz ko, starp citu, vēl neesmu izpētījis Fidži. Te ir tāda skaista sala, Taveuni, kur jābrauc ir noteikti, kur tad, kad, piemēram, šeit paliek karstāks, tur ir 2 grādi vēsāks. Tas tā kā pie mums tur kaut kādā Latgalē, kur arī atšķirās pa 2 grādiem. Zigmārs Ulps, tad nebūs tas čārters pa 300 eiro. Pa 300 eiro čārters? Pagaidām vēl neplānojās, jā. Plānojās vēlāk čārters, bet vai tad es kādreiz esmu teicis 300 eiro? Man liekas, ka čārteri, tur tagad šī te cenu kāpuma, man liekas, ka vairs jau nevar dabūt tik lēti, jo kaut kādi 400 eiro, 500 eiro varētu izmaksāt vienam. Fidži taču daudz mazāka par Latviju. Nav gluži daudz mazāka. Fidži ir 2 reiz mazāka pēc platības, bet iedzīvotāju skaits ir, man liekas, jūs saprotat, Latvijā mums slēpj īsto iedzīvotāju skaitu. Negribu teikt, ka ir visi izbraukuši, jo, ja Eiropas Savienība uzzinātu, cik ir patiesībā Latvijā iedzīvotāju skaits, viņi nedod tik daudz naudu. Ja? Viņi pateikt, kam tad jums tur uz 700,000 iedzīvotājiem vajag tik daudz naudu, piemēram, ja? Bet Fidži, starp citu, jā, rekur šitāda izklaide. Ar kvadratcikliem šauj turisti. Ļoti ienesīga izklaide. Tie, kas gribat tādu bīzi nodarboties, braucat šurp, tā esam augšā. Fidži iedzīvotāju skaits arī kaut kāds 1,2 miljonu, bet atšķirībā no grimstošās Latvijas šeit ceļās iedzīvotāju skaits. Viņi paliek vairāk, ja? Tātad piedzimst vairāk nekā nomirst. Jā, viņiem arī ir bijusi tā emigrācija, bet fakts kā tāds, ka viņiem paliek vairāk cilvēki, jo cilvēki saprot, cik tomēr ir forši Fidži un ka tajās aizjūrās jau nekas tur tik baigi labāks nav.
ka jātaisa ir labāka ekonomika šeit, jā. Un viņiem valsts iet uz augšu, plus šeit ir starptautiskie investori, investē lielas naudas, te notiek strauja attīstība. Guntis, šis projekts jau ilgi parāda, kā to mikromāju vai zemes gabalu, ko kāds ir nopircis. Gunti, es jau to esmu rādījis, jā, bet ko nozīmē ilgi? Ko tu gribēji, kad tagad uztaisīs, parāda man kādu projektu, kurš ir uztaisīts, tur, nezinu, ar visām mikromājām 2 mēnešu laikā, jā? Mums jau no jūnija, principā, mēs tikai jūnijā nopirkām zemi. Mēs jūnijā tikai nopirkām zemi, kur tu tur gribi, lai viss. Jā, atceraties par šādiem jautājumiem, es uzreiz nolasu, ka cilvēks ir nāptēsts pamuļķis no kaut kādiem bombžiem cēlies un saprotiet, nu nav jēga ar tādiem komunicēt, jā? Nu, ja cilvēks atkritums nesaprot, kad nevar uztaisīt nevienu nekustamo īpašumu projektu pa pāris mēnešiem, jā? Tur kamēr, jā, kamēr, tas viss prasa tomēr laiku, mēs taisam, pirmkārt, mēs taisam valsti, jā? Tas aizņems, daudz, kāds 8 gadus, es domāju, vismaz, jā? Otrakārt, nekustamo īpašumu projekts, kamēr tu ūdeni pievelc, kamēr tu elektrību, jā, viss tas aizņem laiku, jā? Tas nav tā, ka tur zonējums jāmaina, tur viss jāsaskaņo un tā tālāk. Te ir kaut kādi loki, tu jau ilgi jau no jūnija, jā, patiesībā paskatāties, cik, piemēram, Latvijā to pašu kaut kādu Z-Towers saskaņoja, jā, tur cik jau 20 gadus bez mazvē, jā. Nu labi, tik ilgi ne, bet ļoti ilgi iet projekti, jā, šeit ir 2 mēneši un te jau parāda. Un mēs, starp citu, daudz ātrāk ejam, kā jebkurš cits nekustamā īpašuma projekts Latvijā jebkad ir bijis. Mēs daudz ātrāk ejam, jā. Vienīgi nekustamajā īpašumā ir jābūt laiciņam, tāpēc mutīts ciet, gaidam un smaidam, kaut kas nepatīk, rekur, ejam taisni, jā, Gunti. Vēl viens muļķīgs jautājums, lidosi blokā, jo, zin kā, mums ar mēslaini jau nav pa ceļām. Japanese restorānu. Klausies, vot šitā ir bomba. Man liekas, es jums parādīšu. Es dodos uz Japanese restorānu, labais. Paskatieties, Japanese restorānu. Klausieties, bāc. Man nereāli patīk Japāņu restorānu sushi. Nu, gan jau viņš nav pa lēto, gan jau tur būs pa dārgo. Es ceru, ka šitais ir tas restorāns. Jā, patiesībā priekš maniem Fidži katru dienu atklāja kaut ko jaunu. Ej, tu nost Japanese restorānu. Wow! Tas man patīk, ka šeit ir Korejas restorāns, te ir Japanese restorāns, te ir amerikāņu virtuve, Eiropas virtuve. Principā izvēlies, ko gribi. Meitenes arī skaists ir. Jā, šitien ļoti skaists meitenes. Kāds rasts cilvēki tur dzīvo? Nu, te ir fidžieši vietējie, ir indietīši, tāpat kā Latvijā ir ķīnietīši un eiropieši. Un arī no Jaunzēlandes, Austrālijas cilvēki atbrauc. Varbūt jāievieš reizes Latvija, Fidži. Nē, tas, ka šāds reizes kādreiz būs, tas ir, es domāju, 100%. Jā. Vienīgais jautājums, tas būs pēc kara vai pirms kara. Jautājums, kad sāksies 3. pasaules karš, vai viņš tagad sāksies. Principā viens no datumiem, varētu būt kaut kāds oktobris, kad reāli varētu sākties 3. pasaules karš. Un es jums pasaku uzreiz, kā sāksies 3. pasaules karš. Zeme, tāks tagad maksā 8,000, maksās 25,000, jā. Jo, man reāli, es pateikšu godīgi, man vispār jūsu nav žēl. Nevienu no jums pašvainīgi nevarat atļauties, vai nevarat, vai kaut kādas citas tur problēmas, tās ir jūsu problēmas. Es jums devu ekskluzīvāko iespēju pasaules vēsturē nopirkt zemi par 1,000 eiro. Nenopirkāt pašvainīgi, es jums devu iespēju izglābties. Tagad, kad pandēmija nāk virsū, nāk šitais, kā viņi sauc, centrālā nauda, viss pārējais. Laicīgi nenoticējāt man. Mirstat kaujas laukā, jo reāli 3. pasaules karš nāk virsū. Un, principā, jūs visus nogalinās, jā, tie, kas ir Latvijā, un ne tikai Latvijā, jo tagad paskatieties, Ukraina sauc atpakaļ visus savus izceļojušies džekus, visus sauc atpakaļ uz Ukrainu karot, un arī sievietes drīz sauks atpakaļ, bet tagad tās sievietes, kas ir Ukrainā, viņas arī iesauc. Un džeki un meitenes paši vainīgi, jā, nopietni, man vispār sirds nesāpēs pacelt cenu uz 25, 28 tūkstoši, jo,
Tā ir jūsu problēma, ne jau manējā. Ja? Es piedāju visiem latviešiem, ticējāt vairāk noziedzīgai presē, kur jums ir melojusi, radījusi finansiāls zaudējums. Jo redziet, tūkstošiem cilvēku Latvijā, kas gribēja nopirkt zemi Fidži, Jaunlatvijā, viņiem principā prese atrunāja, sastāstīja visādus melus, un tā vietā, lai pa 1000 viņi nopirktu, iedomājieties, jūs būtu nopirkuši 10 gabalus pa 10 000. Tagad šie gabali maksā 80 000. Paies gads, pusotrs, viņi maksās jau 250 000 10 gabali. Iedomājieties, no 10 000 jūs uzkāpjat līdz 250 000. Tas no visām ziņām ir izdevīgākā investīcija. Tīri, jūs no Bitcoin tādu naudu nenopelnīt tik īsā laikā. Ja? Plus, katrs šis gabals jums nes naudu. Katrs gabals. Jums ir 10 gabali, jūs kaut vai vienu mikromājiņu būtu uztaisījuši. Viņi jau, principā, gada laikā jums ienest pat tev ir kāds 30 000. Par to naudu jūs uztaisīt vēl kaut kādas tur, vēl 3 mikromājas, tad vēl 3 mikromājas. Beigās visu 10 gabals jūs apbūvēt. Un jums mēneša peļņa būtu aptuveni kaut kāda, 30 000 eiro. Es tā vidējo saucu, ja, 30 000 eiro. Ja, bet, jūs noticējāt presei, daudz nenoticēja man, lai gan īstenībā es esmu uzņēmējs ar gadiem pieredzi uzņēmēju darbībā. Nevienu es neesmu nekad apkrāpis. Tieši otrādi, es esmu nodarbojies ar godīgiem biznesiem, tām pašām naktsmītnēm, tie paši rehabilitācijas centri, tur e-komercija, viss pārējais. Ja? Tā kā tā. Tā kā džeki un meitenes, tad, kad sprāgs bumbas virs galvas, ja, tad atceraties, es jums devu ekskluzīvu iespēju, jūs liela daļa viņi neizmantoja, bet ir gudri cilvēki, kas izmantoja. Glorija grib pieteikties. Paskatīsimies, kas Glorijai sakāms. Nē. Tā. Ernests, sveiks, vecozēn. Čau, John Castello. Čau. Kad plāno pabeigt savu māju? Redzēsim, skatīsimies, jā. Kāda ir vietējo strādnieku darba spēks mājas celtniecības izmaksas firmai līdzīgas kā Latvijā? Nē. Rēķināt, šeit izmaksas vienam cilvēkam, kad ja jūs gribat celt savu māju, tad, pasties, suns iet pāri, mašīnas brauc, riskētāji, suna riskētāji. Kur skries? 15 eiro dienā tu maksā celtniekiem, tāpēc es aicinu visus Latvijas celtniekus braucat uz šejieni, latviešiem, lietuviešiem, igauņiem, ārzemniekiem ceļat mājas, jo loģiski, ka viņi labāk grib sazināties ar, eiropiešiem nekā ar, piemēram, vietējiem. Ar vietējiem arī foršs kontakts, viss ir super, bet, latvietis, protams, ka gribēs labāk pasūtīt to māju pie latviešu, ja, jo tu māki vadīt darbus, tev ir pieredze būvniecībā, tad ņem šos džekus pa 15 eiro dienā zem sevis, ja, uzliec maržu, nopelni un būvē mājas latviešiem. Atcerieties, 15 eiro dienā, ja, jūs nekļūdījāties dienā, ir jāmaksā vienam fidžietim, lai viņš ceļ māju. Var atrast arī pa 8 eiro dienā, bet tad tie nebūs tie labākie strādnieki, tie būs tādi kaut kādi palīgi strādnieki. Gaujens, Mauķels, jā. Es jau uz Marsu nopirku zemi pa 2,5 ALSAFE. Malacīgs, kad nopirku, jā, uz Marsu zemi, tikai atšķirībā no Marsa tu nevar atbraukt nevar aizbraukt uz turieni, jā. Kaut kā cilvēki jocīgi salīdzina ar kaut kādiem Marsiem, ja šeit ir reāls zemes gabals uz tavu vārdu, kur investē ārzemnieki, kur investē bagāti, turīgi pasaules iedzīvotāji, jā, Fidži, kur var pa lēto, kur jūs varat pa lēto nopirkt, kur jums ir speciāli izdomāta programma, kur tiešām, pa kapekām varat dabūt zemi. Pērkat uz Marsa, jā, ja kādam tā liekas labāk. Tālūk. Esmu pilsētā, kas mums par jautājumiem ir 140 skatītāji. Ko uzspiežam sirdis, lai interesantāk, protams, paskatīties. Austrālijā arī ir nice, Ernest. Austrālijā nav galīgi nice. Tur ir globālisti, tur tev vakcīnas tiek uzspiestas, tur attiecīgi centrālā nauda ir jau klāt un tā tālāk. Austrālija īstenībā nenormāli tirānija valda. Mūsu Fidži šeit ir pret centrālo naudu, šeit ir pagaidām pret vakcinācijām. Es neesmu dzirdējis vispār neko, ka te kaut kāds tur Covid tuvotos, kad kaut kādas citas muļķības un tā tālāk, jā. Parākā tur ir. Viņiem Covids arī bija. Viņiem bija Covids un, starp citu,
mums ir jāmācās no fidžiešiem. Fidžiešiem bija Covid, un viņiem bija ļoti strikti noteikumi. 10 gadi cietumā, ja tu neies vakcinēties. Ko izdarīja fidžieši no mēslainas latviešiem, kas ne uz ko nevar saņemties, kas ir pelnījuši mirt no potēm, pelnījuši tagad mirt karā, jo par stulbumu ir jāmaksā. Ko izdarīja fidžieši, kas ir klase augstāk par mēslainu latviešiem? Viņi paņēma un nomainīja valdību. Viņi, tā kā mēs, piemēram, paņemtu un iecelt normālu valdību, jaunatviešus, piemēram, ielikt iekšā, ja? Un arī mums nebūtu nekādas tā te Covid ierobežojumi un tā tālāk. Ja uzmestu kāds mūs, vajadzētu nošaut uzreiz visus, samesties killeram, ja, un nošaut. Pie Dāvida Krūmiņa aiziet, samaksāt viņam, lai viņš nošauj visus, ja, viņš tur armiju taisa un tā tālāk. Tā kā fidžieši atšķirībā no mēslainas Latvijas, kur mūsu zemi stāvošā, principā pēdējā vietā Eiropā esošā tautele, smieklīgā, ne uz ko nevar saņemties. Ja? Fidžieši nomainīja valdību, un tagad viņiem ir, starp citu, premjeras, ko viņi ļoti ciena, kuru viņi mīl, un, teiksim tā, viņi izsakās labi par viņu. Šī ir pirmā valdība pasaulē, kur es dzirdu, ka premjeras viņiem patīk, ka viņi tiešām izskās, jā, šitā ir super valdība. Es neesmu dzirdējis no citām valstīm, kad kāds tā izteiktos par savu valdību. Kurš veikals kanalizācija attīrīšana tīra ūdens apgāde? Kurš veikals kanalizācijas attīrīšana un tīra? Nesapratu. Galvenais, es pērku 30 gabalu. Balnes, čau, čau. Our beautiful journey. Tātad tagad zemes gabals tur uz šobrīd maksā 8,000. Jā, 8,000 maksā mazais gabals, kas ir bungalo tipa gabals, bet, ja gribat lielo gabalu, tas maksā 32,000 eiro. Tu vēl Guns nopirkjos. Tā, iemetam te pāris blokā. Kristo, vai Fidži ūdens pašā Fidži ir nopērkams cena? Fidži ūdens pašā Fidži, protams, ir nopērkams. Starp citu, tie, kas nezina, Fidži ir pasaulē labākais ūdens, jo viņš tiek skalots caur vulkāniskajiem iežiem. Caur vulkāniskajiem iežiem skalojot šo ūdeni, viņš piesātināts ir ar potāsiju, tas ir kālijs. Viņš ir piesātināts ar magniju. Opā, man te kucītis seko viena, jā. No tā. Nāk te man līdzi jau. Viņš ir piesātināts ar magniju un visiem pāriem nepieciešamiem minerāliem un tā tālāk, jā. Un, starp citu, tie, kas nezināja, Fidži ūdens ir pasaulē, man liekas, viens no top populārākajiem ūdeņiem, kurš tiek sūtīts uz Ameriku. Tā ir lielākā Fidži eksporta prece, kas viņam ienes 220 miljonus aptuveni. Un viņš ir ļoti garšīgs, viņš ir, tiešām tāds pH līmenis pareizais. Klausies, reku lidmašīnu, būtu noķēruši, jā. Nekas aiziešu kādu citu dienu, paskatīsimies lidmašīnas. Jānis Bruvers saka, čau Ernest, čau Jānis Bruver. Zigmārs 15 eiro dienā vergi. Jā, ir vergi, bet tādas viņiem te ir algas. Tas jau ir tas plus. Jūs saprotat, ja mums būtu jābrauc strādāt par 15 eiro dienā, loģiski, ka nebraukt neviens. Bet saprot, ja tu, piemēram, uzcel sev māju, tu izīrē šo māju tālāk caur Airbnb, tev uzcelt māju ir ļoti lēti. Peļņu tu vari gūt nereāli lielu, tu vari 100-200% gadā nopelnīt šeit, izīrējot mikromājas. Tu jau pat Latvijā, ja tev ir zeme, tu vari uzcelt kaut kādu mikromāju izīrēt, bet Latvijā tu izīrēs 3-4 mēnešus, šeit tu vari visu 12 mēnešus laist uz īri mierīgi. Tā. Ernest, esi partijā Jauntvī? Nē. Kāda valūta? Fidži dolāri. Nekas, domāju, ka mūs viss apšaus un tad ķersies klāt Fidži, jo pasauli jūt prātā. Fidži neķersies klāt, apšaus jūs visi, tas gan ir fakts. Tas ir, tur pat nešaubaties, kad, jo redziet, jūs esat ukraiņu cilvēku līmenī. Latviešiem visiem ir nospļauties globāli par latviešiem, jā, par baltiešiem vispār nospļauties. Tagad notiek cīņa līdz pēdējiem Ukrainim, un tad, kad sāksies 3. pasaules karš, notiks cīņa līdz pēdējiem latvietim, vai latvietei arī meitenes, es tev tagad iemetu savā Telegram kanālā, kur tur jaunsardzē meitenes aicina, ja jūs iedomājaties, pats, par ko tad vispār ir jācīnās, ja tā godīgi? Tā. Nekas tā. Kāda valūta?
Mārtiņš Ziners. Cik cilvēki jau dzīvo Jaunlatvijā? Nu, drīz step by step pārvāksies viens pēc otra. Fartbox. Fidži varētu būt laba vieta ražošanai un eksportam, lēts darbspēks. Fartbox, es tev pilnīgi piekrītu. Un Fidži atrodas pasaules visekskluzīvākajā ekonomiskajā zonā. Apkārt ir Amerika, apkārt ir Austrālija, ir Jaunzēlanda, Āzija nav tālu. Ja, šis ir tāds savā ziņā tāds labs punkts, hubs, no kā strādāt. Un jā, Fidži viennozīmīgi arī laika zona ir pareizā, ja, lai pelnītu naudu. Un es varu pateikt tīri par šo te ekonomisko zonu. Man ir pazīstams cilvēks, kurš tirgo vienkārši lietiņu. Es neteikšu, kas tā pa lietiņu, viņš tirgo Austrālijā. Un viņam ir aptuveni 20 gadi. Viņš ir multimiljonārs, viņš īrē mansion pa kaut kādiem, 20,000 mēnesī. Viņš ir 20 gados, 21 gadā, es nezinu precīzi, cik viņam tagad ir. Viņš ir multimiljonārs. Jā, jo viņš uztaisīja e-veikalu savos tik tur 19 gados, 18, nezinu. Un viņam aizgāja ideāli priekš austrāliešiem. Viņš tirgo to lietu un pelna milzīgu naudu, vienkārši milzīgu naudu. Un tā ir tā atšķirība starp grimstošo Eiropu un starp šo ekonomisko zonu. Ja tev nav jādzīvo tajā Amerikā vai Austrālijā, kur tur būs Covid tirānija, tu vari taisīt tur biznesu, nodarboties ar biznesu un pelnīt naudu. Un starp citu, tad, kad būs Covid, šeit īpašumiem rente celsies. Daudz vairāk cilvēku gribēs dzīvot tieši šeit Fidži. Un mēs visi, kas ir investējuši, kas ir nopirkuši zemi Jaunlatvijā, mēs visi pelnīsim. Un tāda arī ir tā doma padarīt katru jaunatvietu par bagātu, ja, lai cilvēki saprot, ko var izdarīt ar uzņēmību. Ja. Mums ir skaidrs mērķis, uz ko mēs ejam. Latvijai, ja tu pajautās, kāds ir mērķis, neviens jau to nepateiks, kāds ir Latvijai mērķis. Neviens nepateiks pa punktiem, ko tad jūs gribat izdarīt, uzcelt, uzbūvēt un tā tālāk. Cik jau pulkstens? Kaut kādi 6:30, mums 9 stundas priekšā Latvijai. Our Beautiful Journey. Cik apmēram hektārs vai pushektārs? Cik apmēram hektārs vai pushektārs par 8,000, 15 kvadrātmetru par 8,000 eiro? Jā, ja grib lielāku 800 kvadrātmetru 32,000 eiro. Balī esmu bijis, vai esi bijis? Jā, esmu bijis Balī. Balī ir sūds. Salīdzinot ar Fidži, Balī ir netīrs pludmales, nepārdomāta infrastruktūra, tsunami draudu, patstāvīgi vēdera vīrus, ausu vīrus. Man nepatīk tas vibes, kas ir Balī un tā tālāk. Jā, tas ir tāds Krievu bomāriem un Eiropas bomāriem vieta, kur braukt. Plus arī Balī nav valoda, kā šeit tu nevari uzsākt kaut kādu normālu biznesu vai visu pārējo, tur grūti ar atļaujām. Otra lieta, tur zemi tu vari paņemt tikai 30 gadiem. Es Norgē par 200 eiro taisu šaušanas stendu pret karu. Ļoti interesanti. Tā, reku šitā te iet kaut kāda slimā ienāca Ilzes Lavīnska iekšā. Metam blokā. Atkritums pie atkritumiem, jā? Kādu tur valodu? Angļu? Jā, angļu. Izklausās vilinoši. Daiga, ļoti labs projekts. Super, paldies tev, Daiga. Kāpēc tad pirmajā Covid vilnī visa zeme nebija izpirkta? Blin, es tev atbildēšu, pirms es tev nobloķēju, jā? Mums te lohus mēs neturam šeit. Un neskatoties, ka mēs lohus neturam un kad ir 10,000 nobloķētie, vienalga, man ir principā skatītākie laivi Latvijā, no džekiem, kas ir individuāli uzstājās. Tātad, kāpēc pirmajā Covid vilnī? Tāpēc, ka Dauni pirmajā Covid vilnī vēl vispār nebija sācies projekts Jaunlatvijā. Es nevaru šitos te mudaks, kas nekur nav iedziļinājušies, tāds jēls jautājums uzdod. Blokā. Ļoti labs projekts, super, paldies. Jā, mums ir šeit Only Good Vibes, jā. Only Good Vibes. Ingūna saka, čau Ernest, čau Ingūna. Jā, man te neinteresē klausīties kaut kādos tajos seklajos deģenerātos, kam no DNS, no mātes tēva nodots ir tupums. Jā, jūs piedodiet džeku meitenes, bet jūs drīz pasaulē vienkārši nebūsiet vajadzīgi. Jā, ar katru dienu izzūd 10,000 darba vietas visā pasaulē. Jā.
Un ja tu neesi laicīgi parūpējies par to, kur tu esi investējis, kā tu gūsi ienākumus pasīvos vai kaut kā citādāk, tad aizmirstat, ja? Jo darbi paliek mazāk, pēc kara viss būs vēl vairāk izmainījies, ja? Tie, kas nezin, tad modernajās trubās daudz domā, es vienmēr varēšu Boltā strādāt. Nē, jaunajās modernajās pilsētās šito visu tavu pasūtījumu no restorāniem tev pa trubām atsūtīs. Būs trubas, kur tev vienkārši izšauj ārā, atsūta ēdienu tur kaut kādā ar vakumu, tur, nezinu, minūtes laikā, pusminūtes laikā. Nu, protams, viņu uzgatavot aizņem laiku, ja, bet jaunajās modernajās pilsētās pa trubām vienkārši sūtīs ūdeni. Pārtiku. Es vienkārši domāju par ūdeni, jo jāiet padzerties beidzot. Gats Almans, kāpēc Kačaku nobloķēja būt jums treneris jauntajā, lai ciet dirst? Viņam ir, kā lai saka, kaut kāds Dauna sindroms, ja, bet varbūt kā cilvēks normāls vienkārši nav priekš mums. Mēs jau nav tā, ka mēs jauntajā katru lohu te gribam ņemt, ja, tieši otrādi. Mums ir atlasīti cilvēki, kuriem ir pareizā domāšana. Ja? Jaunatvietis ir cilvēks ar pareizo domāšanu, ar klasi augstāku domāšanu par zemo šķiru, kur drīz tur karā sprāks nost, no bada sprāks nost, tā kā Goldomors bija Ukrainā. Ja? Tā kā tā. No Covid potēm, jā, paskatieties, tas pats Džeks, kā viņam bija Ivo Saldābols, jā, kas īgā jumtu, viņš ļoti labs jumtus taisa, likās gudrs Džeks, nu viņš gan jau arī ir diezgan tāds gudrs un tā tālāk, bet vienais Džeks aizgāja nopotēties, jā, viņš saka, 3 reizes viņš bija potējies un 6 reizes saslims ar Covidu, 6 reizes saslims ar Covidu, es saslimu 1 reizi, nu labi, viņš varbūt tur vairāk ar cilvēkiem, es vairāk e-vidē. Bet iedomājies, 6 reizes, un viņš saka pēdējo reizi tagad, kad viņš saslim, viņš ļoti smagi ir saslims ar Covidu. Jā, ļoti smagi principā. Nu, ko tas liecina, jā, vakcinēties limo vēl smagāk. Un viņš saka, man ir problēmas ar tajorīdu, kas ir vairogdziedzers, problēmas ar kaut kāds vēl tur sirds problēmas, plaušu problēmas, jā, un viss no vakcīnas. Nu, tāpēc es saku, tie, kas iet vakcinēties, jā, idioti un aptēstie, tie principā, nu, arī drīz jau attieps pedājas. Ko, Ernest, čau. Lauris Griķis, nav tāda Covid. Labs vakars, saka Maģis Maris. Čau. Lauri, ir Covid, tas ir parasta gripa, jā. Ir Covid, es pats ar to esmu pārslimojis, un daudz ir pārslimojuši, jā, bet skaidrs viens, ka tās sūdu vakcīnas nepalīdz nekam, jā. Covid viņš ir. Covid sūgātāji. Tālūkās. Viss ir galvā. Nē, tās ir muļķības. Covid ir, teiksim tāds vīrus, gripa, saucat kā gribat, tāds jauns paveids, tāds ir. Jā, nav tā, ka nav. Ir. Jā, es pats esmu izslimojis, man arī ģimenē pāris izslimoja, bet mēs salīdzinoši, jā. Nevar, kā piesaukt nelaimi, bet, kur dodies? Ikrīta pastaigā, jā, Tālūk, dārgie draugi, Latvijā, esmu Fidži, tie, kas ir pievienojušies, un jaunajiem, kas tikko pievienojās. Mēs meklējam Jaunatvijā palīgus, gribi kaut ko palīdzēt, vākt punktus varēs iemainīt pret zemes gabalu Jaunatvijā. Droši var pieteikties mums palīgā, darīt dažādus darbiņus. Arī noteikti neaizmirstam piesakot mani Telegram kanālā Jaunatvija. Gatis Almans. Visus baidīja, tāpēc slimoja, jo baidies nomāc imūnsistēmu. Arī taisnība, bet netik ļoti, lai točni tikai dēļ tā saslimtu, jā. Pocis ir tās, kas tev sačakarēja, lielākai daļai sačakarēja imūnsistēmu. Plusi, kādi mīnusi Fidži. Man grūti pateikt, kāda ir mīnus Fidži. Fidžiešiem vienīgais mīnus ir tas, ka viņiem maz maksā. Priekš mums tas ir milzīgs plus, jo uztaisīt to pašu izīrēšanas biznesu ideālākā vieta. Tev ir maz jāmaksā par apsaimniekošanu, par tīrīšanu, tavā objekta tīrīšanu. Un tu tajā pašā laikā nopelni vairāk, jā. Izīrē par tādām cenām kā Eiropā, par tīrīšanu un uzturēšanu nodokļos maksā tā kā Fidži, jā. Tad tā kā man tiešām ir grūti pateikt, kāda šeit ir mīnus. Nezinu, infrastruktūra te ir attīstīta, jā. Protams, vienmēr var gribēt kaut ko vairāk, bet nē, tas jau ir tieši tas lielākais plus, kad atbrauks latvieši, viņi uztaisīs savus foršās kafejnīcas un viņi pelnīs daudz vairāk, jo vietējie viņi no biznesa principā neko nejēdz. Viņi nesaprot, kas ir biznesa, viņi neko nemāk. Un te ir īstā vieta, īstais brīdis atbraukt latviešiem uztaisīt savus biznesus, jā.
visus rimčikus, visus kā senukājus, visu pārējo es gribu dabūt uz šeieni ar laiku, ja viņi paši gribēs. Vai nu viņi, vai nu kaut kādiem lietuviešiem piedāvāšu igauņu uzņēmumiem, somiem, zviedriem, jo šeit ir īstā vieta, kur attīstīt biznesu un kur strādāt. Biļetes Fidži tu atmaksā, kas tu debils esi, bet kāpēc, lai es tev daunim atmaksātu biļetes, es nevaru. Bloks par stulbiem jautājumiem. Piedod, mēs te dauņus neņemam, jā. Jā, mēs jau atlasām šeit Latvijas elitu, domājošos cilvēkus, kas ar galvu draudzējās. Mums jau šeit atkritumu zemo šķiru nevajag, jā. Šitie te idioti, lai viņi paliek Latvijā, tūlīt karš būs, lai iet fronti, zin kā, pārdomā dzīvi. Sandra, Kovids ir no aktivēta 5G un chemtrailiem, iespējams arī no izkaistītas lokālās indas. Sandra, es nekomentēšu šito te, es nezinu, kā ir, bet es tev varu pateikt vienu. Tu te redzi chemtrailus, šitie visi ir mākoņi. Te nekāds sakars nav, te lidmašīnas ļoti, salīdzinoši reti lido pāri. Lido tikai tās, kas tiešām lido no Austrālijas, no Amerikas, no Jaunzēlandes, no Singapūras un no citām valstīm. Ja? Šeit, redzi, mums te nav nekāda chemtraila, mums te viss ir tīrs debesis. Tieši tāpēc, atbraucot šeit, man ir uzreiz vairāk enerģija, jauda strādāt, darīt, nākt laivos, paskaties 140 skatījumu, tas vēl nav nekas ienāk rītā. Svētdienā, es domāju, būs ap 200 skatījumiem. Jā, un paskatieties, te ir lielās palmu lapas, ja štai lapai kaut kādi 3,5–4 metri aizsargā mūs no chemtrailiem. Tā, tas ir vēl viens. Un atcerieties, visi tie čīkstuļi, kas tur čīkst par valdību Latvijā, kāpēc jūs nebraucat uz Jauntviju? Šeit viss ir forši, visi beidzam čīkstēt, braucam šeit, parādam, ka mēs varam savākties, uztaisīt normāli kārtīgi projektu, ja? Daudz jau ir piekrituši, ja? Un pārējie vēl tur kaut ko vēl tur domās, stostās un tā tālāk, ja? Braucat, daram un nebūs pamat vairs čīkstēt, jā? Vai parādīsiet savu māju, lūdzu? Uzbūvēšu, parādīšu. Latvijā ir 5. vieta basītī. Zinu, Gins Urbāns sākumā nenopelnīšu. Uzvilks folīts, aprīt 5G starojums. Tā, kas mums Sandra, OMG. Uzvilks folīts, aprīt un 5G starojumu. Dana Kālīte. Cik jau aizbraukuši? Mēs tikko nopirkām, jā, tad attiecīgi step by step pirmie ieradīsies. Daigi Jauntvijā ļoti skaisti, jā. Šitā vieta, kur es tagad eju, dārgie draugi, te vēl tas skaistums ne tū nav redzams. Jā, šī ir pilsēta un jā, te vēl tas skaistums nav redzams. Bet tāpatās jau ir tiešām superīga sajūta. Un kas tad paliks? Latvijā neviens normāls nepaliks, pensionāri paliks, jā. Tie jau ir, principā, pensionāri paliks, bet nabaga penčām jau arī, kas viņiem maksās pensijas, es nezinu. Jā, tāpēc arī tie, kam ir īpašumi, pārdodat īpašums Latvijā, pērkat Jauntvijā, jo pašā Fidži īpašuma vērtība nekad nav gājusi uz leju. Nekad nav kritusi īpašuma vērtība. Īpašuma vērtība Fidži kāpj uz augšu. Tā ir droša vieta, kur turēt naudu, ja? Kur tev netiek klāt. Fidži bankas ir ielikts melnajā sarakstā. Un citi teiks, tas taču slikti. Nē, tas ir tieši tas labākais. Tas nozīmē, ka globālisti netiek klāt šīm te Fidži bankām. Šeit var droši justies, te ir neatkarīgi rezidents, principā. Viena no retajām pasaules neatkarīgām valstīm, ja? Bet ticiet man, izskatās, ka viņi arī šādi te paliks, jo Fidžiešiem ir pavisam cita sistēma. Viņiem te ir klānu sistēma. Ivans, tagad jau Latvijā ir ļoti maz cilvēku. Tur jau tā lieta, un paskaties, kas būs rudenī, Ivan, jā. Rudens, ziema, taču vispār visi cilvēki normāli brauks projām, pārziemos ārzemēs. Ļoti skaista vieta, paldies, paldies, paldies. Tās ir Fidži, jā, tās ir Fidži. Braucat ciemos, nevalkat garumā. Kas mums šitien ir? Small plates. Kur kaut kāds restorāniņš. Es viņu biju pamanījis, bet pats jāiet jānotestē. Es īstenībā pats neesmu iztestējis te lielāko daļu tos restorānus. Tagad jau Latvijā ļoti maz cilvēku. Tā ir. Tālūk, dargie draugi, visi, kas grib iemainīt zemi, māju, kas jums tur ir kaut kāds nekustamais īpašums, mašīnas, auto pret zemi Jaunlatvijā, droši rakstat man Ernests Rieksts, Facebookā rieksts@gmail.com. Mainamies, jā, es jums zemi šeit, protams, es to jūsu īpašumu uzreiz tirgošu gaisā, jā, jo nav jēga tur baigi turēt to īpašumu. Un šeit jums atkal īpašumam pirmkārt augsts vērtība, otrkārt jūs viņu varēsiet ļoti labi izīrēt. Jā, tātad attiecīgi, ja jūs no savu īpašumu vērtības varat pazaudēt, ja viņi turēsiet vairākus gadus,
sāksies karš, jums nokritīs tur pēc, nezinu, 87–97%, jā, jo nevienam nafik nevajadzēs kaut kādu nomīnētu īpašumu vai, ja vispār būs izdzīvojis, ja jums ir dzīvoklis, viņš jau iespējams būs nospridzināts, jā. Pašiem vien būs jāatjauno tā māja. Kurā vietā šobrīd atrodies? Es atrodos Fidži. Mārtiņš Ziners prāda vismaz pirmo jaunatvīs īpašumu. Es esmu tagad Martin Tār, kā es to varu parādīt. Gins Urbāns un izrādīt. Rār saka, paldies tev, Ernest, mēs tev mīlam, paldies tev, Rār. Tas tā, parodējam Rāru. Labi, viss, šodien beidzam laiviņu. Giros saka, Ernest, jā. Jā, Giros cienītais. Lai gan varētu iet, varbūt pat nopeldēties vēl, ne? Jāiet ir, klausties, jāiet ir basēnā. Zin kā, šodien grūta darba diena bijusi ir, jā, es esmu jau 40 minūtes ar jums norunājis, jā, nu saprotiet, pēc tāda grūta darba ir kas jādara, ir jāiet basēnā. Ir jāiet nopeldēties, taču nevar strādāt, iedomājieties, es esmu jau nostrādājis jau pusstundu ar jums runāju. Tas ir darbs. Iesim. Vienkārši dažiem skauž, ka tu tik daudz dari. Nē, Ivan, es tev piekrītu, es tev pilnībā piekrītu. Redz, ir tāds labs teiciens par latviešiem. Ir elle, ir 3 katli. Vienā ebreji, otrā krievi, trešajā latvieši. Un pirmajā katlā paņemšu ūdentiņu. I'm sorry, can I bring a little bit later money for this water? 220. Thank you. Paņēmām ūdentiņu un paskatieties kādu, jā. Nevis šādu tādu, bet Fidži ūdentiņš. Tā, jāiet nopeldēties ir, zin kā, nu, kā jau teicu, jā. Basēniņš, jā, basēniņš. Gribat tāpatās, braucat šurp? Es jums iemācīšu, mēs arī domājam biznesa augstskolu uztaisīt. Jā, ko tas nozīmē? Samaksā 15 000 un es tev ar 100% garantiju vai naudu atpakaļ. Tu sāks pelnīt naudu. 100% garantiju. Tu izmainīsi savu mindset, kļūsi par miljonāru ar laiku, jā. Protams, arī viss no tavām spējām un jaudas atkarīgs. Ja tu esi tāds Nīkols zem deguna, tur ļurksti, tad loģiski tu par miljonāru nekļūsi. Tā. Bišķīt padzersimies ūdentiņu. 1 sekundi. Kurš tikko netaisās? Tā. Nu ko, lecam iekšā, jā? Aiziet! Dāvs, cik Ernest maksā 2 hektāru Jaunatvijā? Tagad 2 hektārus nepārdodam, 800 kvadrātmetri iet pa 32 000 eiro. $800 kvadrātmetri, 32 000 eiro. Raivs Krūmiņš saka, būs ok, izskatās, ka viss izdosies. Tātad labi, pabeidzot šo storiju par vēlniem un katliem, tagad otrs vēlns prasa tur sātanam. Kāpēc pie ebrejiem ir 4 sargi? Sātans saka, nu redzi, ja ebrejs bēg, viņš paņem visu līdzi. Kāpēc pie krieviem ir 2 sargi? Ja bēg krievs, tad pārējie krievi saka, lai nu bēg. Kāpēc pie latviešiem nav neviens sargs? Tāpēc, kad bēg kāds latvietis, otrs latvietis, viņi mēģināja kājas vilkt apakaļ. Ja? Un tāpēc mani ienīst visu Latviju. Principā lielākā daļa tā Dauna sindroma pārņemtā zemā šķirs mēslaina, jo viņi redz, ka Džeks ir atrāvies. Ja? Džeks ir nopircis zemi Fidži. Tas jau vien ir priekš latviešu diezgan liels sasniegums, lai gan priekš manis tas nekas liels nav. Tas ir tāda sīkumiņa, bet fakts kā tāds, ka visiem besī, ja? Kad ir čalis, kurš uzņemās, uzdrošinās, ja? Un viņam arī sanāk un izdodas. Ja? Un mums, es jau te netaisos padoties, ja? Mēs tikai iesildamies, te tikai viss sākās. Šitais otrais cēliens būs tāds, ka jums maz neliksies.
Mēs arī tagad uzsākam kampaņas vēl vairāk ar ārzemju klientiem strādāt. Tāpēc visi, kas grib pievienoties šim projektam, droši nākat, rakstat man, zvanat. Tās apavu zoles tika nodručītas, feiku nopirkt centrāla tirgu, Zigmārs iet blokā. Bet pirms es tev pasaku par feiku, jā, tad šīs te apavu zoles, jā, man ir TRX, jā, TRX-iņš, oriģināli Adida, jā, Adida, mans mīļākās kediņas, tā kā tā. Bet, Zigmāri, ja tu tik zemā līmenī dzīvo, tad tu ej blociņā, jā, piedod mums te pēc sejas paskatoties to Zigmāru rūpi, blin. Tāds kroplis piedzīmes vecākiem dzērājiem, visticamāk, nekā personīgai blokā, jā. Kādas sejas, man tagad murgos rādīsies. Tā, droši uzdodam kādus jautājumus, ja vēl ir kādi jautājumi, zin kā, manā smagajā darba dienā. Zigmārs pēc sev spriež, tur jau tā lieta, šitie atkritumi savācās, es nevaru goda vārds tos tupos latviešu. Tāpēc es saku, tad, kad sāksies karš, jā, un šitos dauņus sāks apšaut, es svēršu vaļā bezalkoholisko šampanieti. Nu, pilna Latvija ar idiotiem. Es goda vārds pasaku, tas pat ir vēlams, kad atnāk Krievi, izšauj visu šitos te namtās tos idiotus, kas ir, kas nevar uztaisīt normālu valsti. Un nāk, palaiž pie varas. Es ļoti ceru, ka tā būtu, kad atkal ļautu etniskajiem īstiem latviešiem, nevis kaut kādiem ārzemju ietekmes aģentiem darboties Latvijā. Es ļoti ceru, ka kādreiz tā būtu. Ja? Kaut vai Šķēli, kaut vai Šleseru, kaut vai Lembergu atpakaļ. Es par viņiem pats iet balsot, jo, būsim godīgi, dziļsirdīgi mēs kaut kādā ziņā tomēr esam patrioti. Ja? Un es tai skaitā. Ja? Es arī savā laikā esmu noteikti pieļaus kļūdas balsojis par visu Latvijai. Beigās tu saproti, ka tā ir antilatviskākā partija, kāda jebkad ir bijusi, principā. Iznīcinājusi visu Latviju. Bija jautājums par Balī vēdera ausu vīrusu. Kā tu tieši bija jautājums? Tā, es ceru, ka es nevienam te baigi netraucēju ar skaļo runāšanu. Zin kā, man jau tā balss iet caur sienām, jā. Tālūk strād, grūti jau ir, vai ne? Es saprotu, grūti jau ir, šitā te, jā. Tas nav kā jums pieceļaties no rīta 7 augsts, pretīgs laiks, iekāpjat savā izkastē tramvajā vai autobusā aizbraucat, jā. Man te iedomāties, jānāk katru dienu uz baseinu, jā. Katru dienu silts, kur tur vēl šūpiktīkus, tur vēl noslēpjas, jā. Kā tā var? Nevar šitā dzīvot. Raivis Krūmiņš izšaut nevajag. Viņi jau tā sodīta. Nē, viņas šaucas. Labi, es nenodošu latviešu, lai kādu lohu viņi būtu, bet ārzemes ietekmes aģents, tur neceriet visus tos žurnālistus. Ja es kādreiz nākšu pie varas Latvijā, es jums ar garantiju pasaku, būs nāvisots žurnālistiem. Jā, būs nāvisots, un mēs oficiāli likumā paredzētajā kārtībā atjaunosim nāvissodu un, principā, izdosim pavēli, kad arī var likvidēt jebkuru žurnālistu, jebkurā pasaules valstī. Ja? Tas ir par tiem, kas ir bijuši pret Latvijas tautu, jo mums jau neatkarīgi žurnāļugas nemaz nav bijuši tagad. No kurienes tev mūzika skan, man jautā Fatbroks. Zin kā, Fatbroks, tu man reiz atsitīši to beatboxu, jā, tagad, zin kā, es vēl paralēli, es esmu multitaskers, jā, māku vēl paralēli, bet, ja godīgi, Spotify man te vienkārši ieslēgts ir. Jūs dzirdat to mūziku, jā, jo man viņi baigi klusi, es viņu var uzgriezt skaļāk, bet Inform Cognito 15 kvadrātmetri Inform Cognito 800 kvadrātmetri 32 000, jā. 800 kvadrātmetri. Un 15 kvadrātmetri 8000, tās vispār ir kapeks. Tu iedomājies, tu vari nopirkt zemi paradīzē pa sūdu 8000, tev savs dzīvoklis īpašums vai bungalo, sauc kā gribi. Ar terasītu uz jumta, jā, tad to kopējā platība jau 32 000. Gads saka, spriņģi pirmo izjās. Es jums pasaku, ja tagad ienāks Krievu armija un šitās spriņģes kāriņi vispārējām mēslaina atkritumi nepaspēs izbēgt, viņus vienkārši nolikvidēs. Es jums ar garantiju pasaku, viņus nolikvidēs, jā. Iespējams, ka Krievu speciāli uzrīkos kaut kādu tur, es nezinu, purģi. Noksero sāka Ernest Jauntvī, labākais projekts, paldies tev, Noksero. Labāks ir par tavu bēmbi. Tas tā es parodēju, te daži džeks, kas lecās. Induls tāds kā tu, Indulīts arī iet blociņā, jā, pasties 0 sekotāji ienāk kaut kāds tā te
0 sekotājiem. Galvenais, jūs esat ievērojuši, ka mani neheito neviens normāls cilvēks, kuram ir, nezinu, tur pār pa 5000 sekotājiem. Nu, izņemot šitais, tas tur uzdev stulbu jautājumu, ja, tas apsargs, kā viņš tur, ja. Tā kā tā, baudam dzīvi Fidži, Midži, Pidži. Aicinu arī jūs visus pievienoties viennozīmīgi, dargie draugi. Meklēju arī palīgus, kas palīdzēs šo projektu turpināt attīstīt. Jā, esmu jau otro reizi ieradies Fidži. Nu, kā redzam, grūti smaga darba diena, jā, pie baseina. Nu, tā mēs strādājam, jā, tā mēs svinam. Kā jums tur klājās Latvijā un kas jums tur jauns? Tālūk. Atceramies, tagad akcija zemēm 8000 eiro, principā, nu, tas arī nebūs mūžīgi, jā, rēķināties, kad drīz šī cena var iet uz augšu, ies uz kaut kādiem no 10 līdz 16 tūkstošiem. Un tie, kas grib nopirkt, bet nevar atļauties, mēs piedāvājam arī kredītā iegādāties zemi Jauntvijā, Fatbroks, un ražot sukādas eksportam. Fatbroks, es tev piekrītu, šeit ir milzīgas iespējas. Starp citu, visi, kas grib Jauntvijas kreklus, griežties pie Fatbroks 45 eiro. Es nezinu, kā ar piegādēm tur ir, ja vienu kreklu varbūt nevedīs, bet principā, ja jūs paņemat Jauntvijas kreklus 45 eiro, droši var, ja gadījumā kāds vēlās Fatbroks. Jeb Fatbroks, jā, pareizi zināju. Tā mežozīte, kas palīgiem jādara? Nu, visādi darbiņi, dažādākie darbiņi. Ja kādus mēs uzdodam pretī, mēs jums dodam punktus, kurus jūs varat vēlāk iemainīt pret zemes gabalu Jauntvijā. Un es jums pateikšu godīgi, tā ir labākā alga, ko saņemt zemes gabals Jauntvijā. Jo, nu, nauda iztērējās, zeme tev paliek un zeme tev, iedomājies, tev viens zemes gabals var tev, ja tu uzcel mikromāju, viņš tev nesīs 1500, 3000 eiro mēnesī, skatoties, cik labu mikromāju, protams, tu uzcels. Ja tu uzcels ļoti labu, nu, tad tev vajadzētu, protams, vairākus tos zemes gabaliņus, lai tādu lielāku, smukāku. Viņi tev var nest arī mierīgi 6000 eiro mēnesī. Tie, kas domā, ka tas nav iespējams, nu, tad pareiķiniet paši, cik Latvijā maksā noiet skaistu mikromāju, tas ir 167 eiro dienā Latvijā, kur nav pieprasījums, kur nav turisti, jā. Un Latvijā arī tāpat tās 3 mēnesīs jau gadā, principā, ņemtās mikromājas, jā. Šeit ir visi 12 gadus ir sezona, jā, te ir skaisti, visu laiku šeit izskatās, vot šitā tēties. Tieši šitā izskatās visu laiku. Kāpēc tik dārgi krekli? Nu, kaut kas nepatīk, nevar atļauties staigā. Nu, ko lai to pasaka? Nu, kas tas par stulbu jautājumu no mēslainas? Es nevaru. Nu, labi, piedod, es varbūt negribu, kas tu tāds esi vispār pēc bildes. Nu, labi, kaut kāds sīkais vēl pamuļķis, neaptāstais. Nu, labi, es tev izskaidrošu, zin kā, bet, nu, nav tā, ka es baigi gribu izglītot bērndārzniekus. Kāpēc krekli ir tik dārgi? Kas jūs pilnīgi pamuļķi esat? Ieej Hugo Boss veiklā, es pērku kreklus par 150, 170 eiro. Kāpēc tik dārgi krekli, blin? Ja tas mudaks, tad vispār, nu, tad netērē laiku šim laivam, vienkārši lasies ārā. Nabagiem tas ir dārgs, saka Gats Āmans, nu, tur jau tā lieta, nu, ieej, saku vēlreiz, man Hugo Boss mīļākais brēns, bet es nevis esmu tiem, kas staigā Hugo Bossā, kur ir uzraksts lielais Hugo Boss, jūs pat neredzēsiet, ka tas krekls ir no Hugo Boss, jo, nu, man principā, nu, neinteresē zīmēties, man ļoti patīk šī te Hugo Boss kvalitāte. Viņi, protams, arī, es nezinu, nu, pēdējā laikā ir kā ir, bet man ir bijuši tādi krekli, kas man kalpo tiešām gadiem, viņi izskatās kā jauni, fantastiski krekli, fantastiska kvalitāte. Un maksā, jā, tur pie 170, 180, 150 eiro, jā. Un, protams, es runāju par normālu kolekciju, nevis kaut kādu aizvēsturisko un feiko un tā tālāk. Un tagad, jā, plus arī materiāls jau viss nosaka, to tur ir zīts vai satīns vai vienalga, kas tev tur ir tajā kreklā. Nu tālūk, jā, tādas mums aiziet tās darba dienas. Kā jums vispār darba dienas ir, ko? Arī ir šitādas. Ja jums nav šitādas darba dienas, tad jūs savā dzīvē darat kaut ko ļoti nepareizi, jā. Silts ūdens, ūdentiņš šeit ir tāds atsvaidzinošs, jā. Omānā bija siltāks, bet, nu, šitam kaut kāds ēniņas ir, bet tā silts ūdentiņš, jā, kaut kādi, es nezinu, 25 grādi, kaut kas tāds, 24, nezinu, precīzi nevar noteikt. Dainards saka, labvakar. Dainards saka, es tagad darbā, vai ne? Es arī darbā, jā. Strādājam, jā. Klausties, labi, jānopeld ir bišķīt, ne? Jānopeld ir līdz baseinam. Tā. Nopeldēsim te mazliet. Aizpeldēsim līdz tam galam. Pastieties, es tagad tāds balts, jā. Pagaidiet mēnesi, būšu brūns un jāsāk šeit kačāties.
Behind all illusion there's reality. Reminder of simplicity. Surrender opening our hearts completely. Slipping around and around and around. Tālūk. Breathing in and out. Tev labāks darbs. Parādi, kā dzīvo pirmie jaunatvieši. Step by step visu parādīsim, jā. Labs nāk ar gaidīšanu, silts ar sildīšanu. Tikko es otro dienu iebraucu. Jaunatviešiem es arī visiem pateicu, labāk braukt ir kaut kādā oktobrī. Giros saka, Ernest, Giros, jā, lūdzu. Gribat dzīvot tieši tāpatās, droši šaujiet šurp. Es jums ar garantiju pasaku. Cik jaunatvieši jau mājas uzcēluši, dārgais Pokseh. Es tikko atbraucu uz šejieni, jā. Pirmie jaunatvieši tikai brauks no tagad. Dainards, kur bērzi? Mums bērzi nav. Mums zin, kas ir? Mums ir priedes. Jaunatvijās, tad cita auga priedes. Vīza vajadzīga? Nav vajadzīga vīza. Kad sāksies māju būvniecība? Drīzumā. Vīza nav vajadzīga, principā, droši uz 4 mēnešiem tiec iekšā. Easy, peasy, paņem somu, tā kā es atlidoju ar vienu mugursomu, visu. Mazo mugursomu, nevis kaut kādu lielo backpackereni. Atlido šeien 4 mēnešus, tev iedod vīzu, ja gribi ilgāk palikt, tad var pagarināt vēl uz 2 mēnešiem. Gads saka, nevar visu sabūvēt pa 2 mēnešiem, jeb dārzeņi. Tur jau tā lieta, ka dārzeņi. Galvenais jau tas, kad es aizbraucu prom uz Latviju, es biju 2 mēnešus kaut kādas Latvijā. Tagad, principā, es tad nopirku un tad uzreiz aizbraucu. Jā, loģiski, ka nevar tā neatrodoties šeit sakārtot visas lietas, jā. Dainards pievienojās tīmam. Kur tu esi? Sēnes ir? Sēnes te visāds ir, jā. Ilončiks, kur tu esi? Es esmu tagad Fidži. Fidži. Baudam vasaru. Mums tagad starp citu sākās, pavasars. Tagad ir pavasars, drīz būs vasara. Droši rakstat visus jautājumus, kas grib pieteikties projektā riekstcernes@gmail.com vai arī Facebookā var man rakstīt. Var man arī atrast, protams, man var atrast arī Telegramā. Keitija saka, wow. Kur tas ir, Ilončiks jautā? Fidži. Ko nozīmē jaunatvieši? Kādā ziņā? Jā, tā te izskatās, tā mēs te dzīvojam, jā. Tā mēs te dzīvojam. Dzīvojam un svinam. Tie, kas grib normāli dzīvot kā cilvēki, tikai vienīgi Jaunatvijā tāda iespēja, jo nebūs citur iespējas jums šādi tikt uz zaļa zara, tikt pacelties un kaut ko dzīvē izdarīt. Jā, Eiropa, ticiet man, Eiropa jums jūs visus gremdē principā, jā. Ar to rēķināties. Kāda atskrās? Kāda ir? Kāda pandēmija un karš? Es Latvijā arī labi dzīvoju, saka Ketija. Ketija, ja tu uzskati labi dzīvot, tad, kad tev mēģina ierobežot ar pandēmiju, krīzes tuvošanās, tūlīt reāli, visi saprot, ka tūlīt nāks superkrīzē, karš nāk virsū un viss pārējais, ja? Tad piedod atvaino, es to nesauku par labu dzīvošanu. Ja? Tad laikam, jo atceraties, ka tomēr 70% no tā, kā tu jūties, nosaka ārējie apstākļi. Un ja ārā ir labs laiks, tad tu jūties labi, ja tev ir slikts laiks, tad tu principā jūties slikti. Liela daļa, es nesaku par visiem, jā, uz kādu vairāk tas iespaido, kādu mazāk. Kikaps jautā par darbu. Darba iespējas te ir ļoti liels plašas, jā, jautājums, cik tu pats māki pielāgoties, esošai situācijai.
KK, ir kādi padomi, kā tikt vaļā no azartspēlēm? Galīgi nav, es neesmu ar azartspēlēm aizrāvies, bet atbrauc pie mums, šeit nav azartspēles, jā, viss ļoti elementāri. Un, citu, tāpēc mēs arī viens no projektiem ir, tālākām gaitām, mēs pērkam salu, kur būs aizliegts alkohols, narkotikas, cigaretes, glutēns, laktoze, azartspēles, pilnīgi viss skaitīgais, jā. Ja tev, teiksim, tu pat spēlēji online, tad mēs tev internetu atslēgsim, jā, un tāda vieta, bet tas ir viens no jaunatvijas. Šajā jaunatvijā viss ir atļauts, lai gan te azartspēles nekur nav pieejams. Tālūk, dargie draugi, ko esat bijuši ar manīm pirmajā dienā? Azartspēles ir visur 21. gadsimts. Nē, ja tu spēlēji attālināti, jā, brauc šeit, aizsūtīsim tev uz salu un tev tur netiks klāt azartspēlēm. Vai arī kontus tev kaut kā nobloķēsim un tā. Labi, teikšu jums čau visiem. Droši rakstat man viss, kas grib pievienoties projektam, šauc šeit, dzīvot, pārcelties, jā. Biznesa konsultācijas, kā šeit uzsākt biznesu. Droši raksti man. See you later, alligator. KK saka, pag. Nu. Droši. Varu uzdot vēl pēdējo jautājumu. Great job, opā. Es esmu 90 minūtes laiviņā iekšā. Iedomājieties, 90 minūtes. Jēzus Marija. Opā, pareizi, man taču viesnīcā drīz brokastis sākās, klausieties, labi, ka atgādinājāt. Nu labi, viss, ja jautājumi vairāk nav, tad slēdzos nost, ne? Ko? Paldies visiem par sirsniņām, paldies visiem par labiem vārdiem, par atbalstu vispārējo. Tiekamies kādā no nākošajiem laiviņiem. See you later, alligator!